Vitauds, dodoties meklēt meža labumus, ogas un sēnes, uzgājis ko pavisam nepatīkamu, proti atkritumu kaudzi, kuras augšgalā mētājas nevis konservu kārva vai plastmasas pudele, bet gan dokumenti. Ziņkārības vadīts Vitauds papētījis atrastos dokumentus un atklājis ko šokējošu. Dokumentus rotā mūsu pašu valsts policijas zīmoks. Ievācām rudens veltes, gāju, domāju, šeit kāda sēnīte būs, skatos, šeit atkritumi izmest ārā. Es tā domāju, skatos, dokumenti tur ir. Domāju, jāpaskatās, kas tur ir. Skatos, svarīgi dokumenti. Domāju, tāds nevar būt, kas pazaudējis, saprotiet. Tādi pamirkuši biškiņi ir, jā. Te kaut kas saistīts ar policiju, jā. Te priekšnieka vārds, uzvārds ir. Nezinu, kas tie pa dokumentiem kaut kādi, jā. Varbūt tie svarīgi dokumenti, varbūt slepeni, nīcināti ārā, ka neviens nezina. Tautas balss komandai izdevās noskaidrot, ka dokumenti patiešām ir valsts policijas īpašums. Jā, tie ir policijas dokumenti, tie ir līgumi. Tie pārsvarā ir visi līgumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību, tātad par īru telpu, par kaut kādu pakalpojumu sniegšanu. Un visiem šiem līgumiem ir beidzies derīguma termiņš, iestājas nolīgums, tad praktiski viņi nav spēkā vairāk. Lai arī kāds nebūtu iemesls tam, kādēļ likumsargi pārkāpuši likumu, piemēslojuši mežu un dokumenti vienkārši izmesti mežā, lūdzām valsts policijai savu šmuci pašiem arī savākt. Plastmasas maisiņi, vecas ķēdes, petu pudeles un čipsu pakas vienā maisiņā, dokumenti otrā, jo tiem jānonāk atpakaļ policijas rokās, lai kalpotu par pierādījumu uzsāktajā dienesta pārbaudē, kas, kā stāsta valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes preses pārstāvis Toms Sadovskis, norisināsies vēl krietnu laiku. Secinājumi kā tie pat? Grūti nonākt pie kaut kādiem secinājumiem, jo tā kā šitie papīri ir tik ļoti veci, viņi no Rīgas galvenās policijas pārvaldes, tagad jau ir Rīgas reģiona. Bet reāli tur vēl viss ir procesā. Jā, un vēl kādu laiku ilgāku noteikti būs. Dienesta pārbaude būs pamatīga un laikietilpīga, jo atrastie dokumenti ir krietni bojāti, bet policijas pārstāvi sola vainīgo likumsargu atrast. Rūta Čivča, Oskars Lepers, Kaspars Markus, Tautas balss.